Mūsu parasto sižeta sēriju, ko mēs nosacītu varētu dēvēt par ceļu būvu Latvijā, šoreiz nāksies tā kā mazliet pārdēvēt. Latvijas ceļu būvnieki. Tas būtu šoreiz pareizāk nosaukums, jo esam Igaunijā, kur nu pat jau būs riņķī kā gads, kā vienā lielā nozīmīgā objektā startē Latvijā labi zināma, nopietna liela ceļu būvs firma Binders. Tātad Pērnavas apveceļš. Cik gads šis objekts? Vai tā ir pilnīgi jauna būve? Pirmā kārta sastāv no 5 kilometriem, kas ir rekonstrukcija, un Pērnavas apveceļš otrā kārta ir pārsvarā par jaunu vietu, 3 kilometri, un aptuveni 2 kilometri ir rekonstrukcijas. Rekonstrukcija tas ir ņem līdz pašam pamatam ārā, līdz nesošai kārtai? Jā, tieši tā ir rekonstrukcija ar visu ierakumu esošā konstrukcijas nojaukšanu, ierakumu izbūvu, pēc tam jaunu konstrukcijas būvniecību. Kā tiek risināti krustojumi ar dzīves satiksmi? Pirmā kārtā pārsvarā krustojumi tiek risināti ar luksusvaru palīdzību. Satiksmē otrā kārtā krustojumi tiek risināti izbūvējot apļus, uzstādot priekšrocības zīmes. Cik ilgi vēl transporta līdzekļiem, kas šķērso Pērnavu, un tā skaitā ar Pērnavas iedzīvotājiem, vēl būs bišķi jāpiecieš šādas tādas neietības, kad ir objekts nodošanas termiņi? Pirmās kārtas objektu nodošanas termiņš ir 2011. gada 14. septembris. Otrās kārtas nodošanas termiņš ir 11. gada 30. jūnijas. No Pērnavas atgriežamies Latvijā, lai turpat Ziemeļvidzemē, Valkā un Cēsīs apmeklētu vēl divus ceļbūves firmas Binders objektus. Valkā tiek būvēts apveceļš pilsētas centram, lai gan precīzāk būtu lietot oficiālo nosaukumu tranzīta maršruts Valkas pilsētā pa Zemgales Butnieku parka Varoņu un Rūjens ielām. Apjomīgs objekts, pilnīga iela rekonstrukcija veicot ierakumu līdz nesošajam slānim, kā arī ūdens, kanalizācijas un apgaismojuma sistēmu izbūve. Tajā objekta daļā, kur piekļaujas Igaunijas robežai, uz brauktuvs jau sākta asfalta klāšana. Noslēgumam tuvojas gājēju celiņu izbūve. Nokalnēs pirms un pēc Valkas estrādes turpinās ierakuma darbi un pazemes komunikācija izbūve. Pie upītes balstu betonēšanas darbus uzsākuši tiltu būvnieki. Apveceļš Valkas pilsētas centram eksploatācijā tiks nodots nākamgad. Šobrīd pašvaldībām praktiski vienīgā iespēja uzlabot ielu stāvokli ir veikt būvdarbus, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Līdz ar to tiek veikta nopietna ielu rekonstrukcija, kas ir ilgtermiņa ieguldījums. Cēsīs šādai pārbūvēi, iekļaujot pazemes komunikāciju izbūvi, tika pakļauta Gaujas iela posmā no Palasti ielas līdz Lauku ielai. Objekts interesants un sarežģīts vienlaicīgi. Sākas pilsētas vecajā daļā un šķērso kalnus un gravas. Nopietnas priekšnoteikums kvalitatīvai asfaltbetona seguma izveidei Ziemeļvidzemes reģionā ir Bindera asfaltbetona rūpnīca Valmierā. Visi ceļu būvs objekti ir optimālā attālumā no rūpnīcas, nav problēmu iekļauties asfaltbetona masas temperatūras režīmos, nav novērota arī segregācija. Tas ir šķembu materiālu noslāņošanās pa frakcijām pārvadāšanas laikā. Otrs ceļu būvs firmas Binders šī gada objekts Cēsu pilsētā Valmieras iela no Lukoil degvielas uzpildes stacijas līdz pilsētas robežai. Braucamās daļas rekonstrukcija, pazemes komunikācija izbūve. Taču šeit vēl gribētos atzīmēt ielas apgaismojumu un gājēju un velosipēdistu celiņu izveidošanu. Ļoti svarīgi, ka šādi pozitīvi kustības drošības uzlabošanas jautājumi, nodalot gājējus no kopējās transporta plūsmas, šodien vērojami katrā jaunā ceļbūves objektā apdzīvotās vietās. Un mūsu stāstījuma noslēgumā par vienu no nopietnākajiem un valstiski svarīgākajiem ceļu būvs objektiem austrumu virziena maģistrāles vai padomu laikā iesāktās Maskavas ceļu būvi. Pagājušā gada nogalē, kad ceļbūvu firma Binders pabeidza šīs maģistrāles pirmo 5 kilometru rekonstrukciju,
Tajā laikā ceļu būvniecības firma ACB ķērās pie šī posma pēdējiem 20 km. Neskatoties uz savu iedzimto optimismu, es padomāju, skaisti jau tas ir 5 km no viena gala un 20 km no otra. Bet kad mēs tiksim klāt atlikušiem 35 km, lai vismaz posms no Rīgas līdz Koknesei būtu lietojams? Domāju, ka patīkami pārsteigts biju ne tikai es vien, uzzinot, ka šoruden ceļu būvniecības firma Binders uzsākusi autoceļa E22 posma Tīnūži autoceļš P32, jeb autoceļa P80 no 5. līdz 40 km rekonstrukciju. Šī objekta tāmas vērtība - 40 miljonu latu, PVN iekļauts dotajā summā. Eksploatācijā objekts jānodod 2012. gadā. Tātad var tomēr atrast līdzekļus svarīgiem objektiem, pat ļoti grūtos apstākļos. Pilnīgi apskaužams, ar kādu enerģiju firma Binders ķērās pie šī uzdevuma realizācijas. Nav īsti 2 mēneši pavadīt šajā objektā, kad pirmos kilometrus jau klāja asfalta kārta. Nebaidieties, nekāda Stahānoviešu kustība šeit netiek reanimēta. Darbu apjomi ir milzīgi, taču prātīgi organizējot darbus, šāds temps ir reāls. Ja jūs atceraties, tad viena daļa šī līdz galam neuzbūvētā Maskavas ceļa bija grants seguma, taču sākuma daļā bija asfalts. Pēc jaunā projekta ceļš tiek paplašināts, tur, kur bijusi asfalta sega, tā tiek nofrēzēta. Šajā posmā būvdarbi notiek neapturot transporta plūsmu, satiksmi organizējot reversā ar luksuforiem. Tālākajā ceļa posmā, kur asfalta segas nebija, rekonstrukcija veiks pilnā apmērā, veco ceļu norokot līdz nesošajam slānim, kā arī iztaisnojot ceļu vietās, kur tas nepieciešams. Grūti pārvērtēt to, kādu ieguldījumu šis objekts sniegs ceļu satiksmes drošības būtiskā uzlabošanā. Ceru, ka man nevienam nav jāpierāda, cik bīstama un grūti braucama šobrīd ir Daugavpils šoseja. Un pats galvenais. Šīs alternatīvās maģistrāles nodošana eksploatācijā nav aiz kalniem jau 2012. gada nogalē.